Šovakar es mēģināšu pamatot šīs savas tēzes. Tātad, funkcionālisms un konstruktīvisms no Bauhausa un Dārgenskalna priedēm. Principā tātad Ārgenskalna priedes šeit ir pieminēts vairāk, varētu teikt, simboliski un metaforiski, jo tās nav, protams, tikai Ārgenskalna priedes, bet tie ir daudz jaunie dzīvojamie mikrorajoni, kuros droši vien diezgan daudz no jums dzīvo, un es domāju, ka būtu pietiekami interesanti saprast, no kurienes tad nāk šīs idejas, kāpēc tādas radās un kā viņas ir atnākušas atceļojušas pie mums, caur kādiem laikmetu griežiem un dažādām idejām. Funkcionālisms ir tas, kas sāk nodarboties arī ļoti tiešā veidā arī ar pilsētu būvniecību, jo 20. gadsimta sākumā, par ko es pateikšu vēl tūlīt, tad ir ļoti, varētu teikt, pamatot un objektīvi iemesli. Tātad jaunu dzīvojamo kompleksu plānošanas paņēmiens. Līdz tam laikam, līdz funkcionālismam būtībā tāds termins kā mikrorajons, ar ko mums šodien ikdienā nākas sastapties, un kā es saku, ļoti daudz no mums dzīvot, vispār nebija pazīstams. Ja? Tātad tāds termins vispār neeksistē. Standartizētas dzīvojamās mājas un sekciju mājas, tāda termina nepastāvēja līdz funkcionālismam. Tas viss parādās vienīgi tikai tad. Tātad ēka izvietojums rindās ar galiem pret ielu, ar ko mēs bieži vien sastopamies mikrorajonos, un kas tagad varbūt, es nezinu, mazliet vairāk sakārtos, bet kādreiz ārkārtīgas problēmas radīja pasniekiem, jo vienkārši bija ārkārtīgi grūti adreses atrast. Ir vēl viens ļoti interesants moments, vēl viens ļoti interesants aspekts, kurām pamazām sāk parādīties arī kādi, varētu teikt, dokumentāli pierādījumi, par ko es jums tālāk izstāstīšu, bet interesanti ir tas, ka solījums par minimālo mājokli ir ierakstīts Veimāras konstitūcijā. Un tātad, principā, tas ir arī valstisks apsolījums, principā. Ne tikai, teiksim, vienas arhitektu grupas ideja par to, ka jāmēģina ir atrisināt caur arhitektūru, ir jāatrisina daudz sociālās problēmas. Principā, tātad arī valsts zināmā mērā uzņems atbildību par to, ka tātad ar mājokli ir jānodrošina tie, kas ierodas Berlīnē un pārējās lielajās Vācijas pilsētās, tātad šīs pilsētas celt. Ļoti daudz dažādu publisku kampaņu un apspriešanu par to notiek. Tas, kā mēs tagad arī zinām, ja ir kaut ko paredzēts, kaut ko būvēt un celt, notiek sabiedriskās apspriešanas, tās sākas šeit. Tās kampaņas sākas šeit, 20. gados Vācijā, kopā ar Bauhausu principā. Tas veidojas kā metodika, lai varētu arhitekts sazināties ar sabiedrību un noskaidrot sabiedrības viedokli. Oskars Šlemmers, ārkārtīgi interesanta persona, glaznotājs, tēldienis, dizainers, koreogrāfs, un viņš ir viens no tiem, kas Bauhausa teātra meistardarbnīcu radīja. Es jums rādu to visu tāpēc, ka tātad būtībā Bauhaus savā pamatā bija teorijas centrs un mācību iestāde arhitektiem, kuri apguva ārkārtīgi plašā skalā visdažādākos mākslas veidus un formas un izteiksmes līdzekļus. Jo tas bija viens no tiem pašiem būtiskākajiem aspektiem, ka arhitektūrā ārkārtīgi svarīgas ir detaļas, smalkums, nianses, krāsu izjūta, formas izjūta, materiāla izjūta. Un lūk, lai to visu varētu apgūt arhitekti, tātad ir ārkārtīgi plašs šis spektrs, ko apgūt, un arī tātad kustība, kas tātad veicinās visu šo jauno industrializāciju, visu zemes elektrifikāciju, vai ne, atceramies vienu no galvenajām tēzēm. Lūk, kas bija ļoti svarīgi, ka tātad strādniecības un zemniecības pārstāvjiem ir jābūt tātad šis ideoloģiskais aspekts, ir klāts visu laiku, bet ir jābūt produkcijai ļoti funkcionālai, bez liekas greznības, multifunkcionālam. Principā tātad pēc savas idejas un
varētu teikt, paralēli. Būtībā tātad ar šīm idejām, ko izvirza Bauhaus mākslinieki, paralēli. Un nepavēlti šiem māksliniekiem ir savstarpēji ļoti labi kontakts, sakari, viņi apmainās ar idejām, viņi viens pie otra arī brauc. Sākotnēji. Viņi brauc un apmainās ar tām, jo viņi ir, varētu teikt, dombiedri. Tā ideja ir absolūti pilnīgi vienota, ka tātad funkcionālisms, racionālisms bez liekas greznības. Tātad, kas ir daudz pieejamāks šai strādniecībai un zemniecībai, jo gan Vācijā, gan Krievijā tātad būtībā šīs pilsētas auga industrializācijas procesi aizvien ātrāk un atbilstoši tiem ir jāveido tātad jauni spēki, kas spēj to visu realizēt. Bauhausa princips, un ko nepārtraukt Gropjus uzsver, ir ārkārtīgi svarīga kvalitāte. Var celt ātri, tāpēc, ka tātad ir šie moduļi, bet katram šim modulim ir jābūt no kvalitatīviem materiāliem, ir jābūt māksliniekam, kas visu laiku uzrauda, tātad arī šo māksliniecisko, šo krāsu klātbūtni, to, kādā veidā, principā, tātad, šī te ātrā būve tiek realizēta dzīvē. Tajā laikā, kamēr Bauhaus galvenokārt nodarbojas ar masu dzīvokļu būvniecību, parādās vēl divi autori, divi arhitekti, ļoti populāri, kuri izvērš šo ideju tālāk. Viens ir Mies van der Rohe un otrs ir Corbusier Francijā. Un Corbusier izvirza piecus principus, ko viņš uzskata, kas ir modernās arhitektūras pamatā. Corbusier sāk nevis ar daudzdzīvokļu māju celtniecību, Corbusier sāk ar villu būvi. Tātad būtībā paralēli mājokļiem vai idejām vai problēmām. 29. gadā Barcelonā tiek veidot viena viņa no būvēm, kas arī principā ir kļuvusi, varētu teikt, par tādu modernās arhitektūras simbolu. Izteikti vienkāršība, izteikts konstruktīvisms, funkcionālisms, viss, par ko jau es minēju, jūs šajās varat redzēt, vārds sakot, un šeit ir Ilionos tehnoloģiskais institūts 56. gadā pēc otrā pasaules kara būvēts, un te es gribēju teikt tādu lietu, ka tātad 19. gadā Weimārā Bauhaus radās, pēc tam viņa tālāk nācās pārcelt uz vairākām citām pilsētām, bet, kā jau es minēju, nacionālsociālismam būtībā veidojoties un attīstoties Vācijā, Bauhausam nebija iespēja vairāk strādāt tāpēc, kā jau es minēju. Tātad tur bija gan šis nacionālais jautājums, gan principā arī tās idejas, nacionālsociālisti uzskatīja par pārāk kreisām. Un būtībā Bauhaus savu darbību 30. gadu sākumā izbeidza, un te ir viens ļoti interesants moments. Lielākā daļa Bauhausa speciālistu, mākslinieku un arhitektu dodās uz Ameriku. Un Amerikā tiek izveidoti 7 centri, kas būtībā ir Bauhausa tālākā attīstība. Un pēc otrā pasaules kara tie speciālisti, tie Bauhaus mākslinieki, arhitekti, pēc tam noslēgumā es gribēju parādīt arī tātad vai ne šo plakātu, vai ne, jo, labākie soskiņi pasaulē, ņiedolī ņet, gatavs sūkāt līdz lielam vecumam. Varbūt parādīsim mazliet Zigu Nertonu, bet to mēs varēsim noslēgt. absolūti tādu individuālo pieeju ļoti labi parāda, ir opus simfoniskajam orķestrim Metastāzes, kurš uzraksta 53. gadā un burtiski tulkojot no grieķu valodas, tā būtu
pozīcijas vai formas maiņa, jeb kā Ksenops pats saka, ka tā ir doma, viņi varētu tulkot kā viņu uz nekustīgumu. Un tātad iedvesmas avots ir hiperboliskais parabolīds. Šī forma Ksenokim ārkārtīgi patika, un viņš to izmantoja gan mūzikā, mēģināja iedzīvināt mūzikā, gan arī arhitektūrā. Un tātad šī gadījumā, parabolīds ir modelis, ko Ksenops mēģina pārcelt skaņu telpā. Un, es gribētu teikt tā, viņš muzikā turpināja būvēt ēkas. Un ne tikai pateikt un izjust varbūt negācijas, bet viņš šo te savu vēstījumu valodu noreducē līdz, tā kā literatūra apmēram, kā mēs runātu, līdz zilbei, līdz muzikālai intonācijai. Bet arī šai intonācijai ir tomēr kaut kāds vēstījums. Es atvainojos, ka es tūlīt aizlīdīšu pagrīdē. Ieklausieties! Nopūtas kaut kādi vaidi, vai, piemēram, kaut kāds trauksmes, kaut kāds, teiksim, satraukums, kas mums asociēs ar kaut kādām, medībām vai kaut kādu impulsīvu darbību, vai kaut kas tāds. Lūk, kaut kāda intonācija, kas rada kaut kādu spriedzi, nestabilitāti, baisu. Un tā pamazām komponisti nonāk pie atziņas, ka visu vēstījumu var reducēt un pateikt nevis teikumā, nevis ar vienu vārdu, nevis ar zilbi, bet ar vienu burtu. Un burts, tā ir tā viena skaņa, un tikai burta atsevišķu skaņu salikums un izklausīšana laikā mums rada priekšstatu par to, kas tad ir gribēts pateikt. Kas vēl var būt skaņai? Ilgums. Tātad skaļums. Skaņai var būt dinamika, tas man būs drusku vēlāk, tātad skaļāka, klusāka, un arī šim vēstījumam ir ļoti būtiska nozīme. Vai es čukstu, vai es kliedzu, vai es runāju mēreni, remdeni, bet arī tas ir viens no skaņas parametriem. Kas vēl? Ilgums. Tātad ilgums, ātrums,
vai kā to muzikā sauc par ritmu, kā tātad šīs skaņas ir secīgi sakārtos, bet jebkurā gadījumā šis ilgums vai garš vai īs arī ir ļoti būtisks faktors. Pirmais komponists, kas tā vai citādi sāk pievērst uzmanību lūk šai te skaņas vērtībai, ir Antons von Webers. Par Antonu von Weberu varētu stāstīt ļoti ilgi, bet tā es negribētu jūs apgrūtināt ar visādām muzikoloģiskām lietām, pateikšu lūko. Tātad tas ir komponists, kurš sācis savu dairadi kā romantiķis un turpinājis kā ekspresionists un ļoti draudzējies ar savu kolēģi Arnoldu Šenbergu, bija tas, kurš ne tikai aizstāvēja lūk šo te pointillismu, bet arī principā uzskatīja, ka muzikas sistēma, kas sastāv no 12 suverēnām skaņām, tās ir 12 krāsas, ja, ir ne tikai vienīgā, kas eksistē 20. gadsimta pirmajā pusē, bet viņš arī lasīja lekcijas un uzsvēra domu par to, ka līdz ar to tā ir muzikas pilnīgākā attīstība, jo kas var būt sīkāks par burtu, kas var būt sīkāks par šo vienu skaņu, kādas vēl ir iespējams kaut kādi molekulas un atomu vēl sadalīt sīkāk. Tātad šeit ir dažādi ritmiskie ilgumi, ko piedāvā autors. Un tie ir tā ir tā sistēma, kā viņš šo te visu sakārto, vērš uzmanību, ka neviena opcija neatkārtojas. Un lūk, tad, kad kaut kas tāds ir izveidots, tad var sākties arī mūzika. Es pieļauju jūsu, tā teikt, zemapziņas domas, ka pirmām kārtām, kas tas tāds par murgu un vispār vai tā vajadzīga kaut kāda kompozīcijas izglītība. Es tūlīt aiztaisīšu acis, pieiešu pie muzikas instrumentu, pie klavierēm, sākšu tādā pusnamaņā grābstīties, ja? Vai, ja man to negribēs darīt, tad es palūkšu to kādam zīdainam vai kādam mājlopiņam. Principā efekts varbūt varētu būt gluži tas pats. Burvība slēpjas tajā apstākļī, ka, ja jums nebūtu slinkums un ja jūs uzmanīgi paskatītos visas šīs te mazās blusiņas, ko autors ir pierakstījis, tad jūs konstatētu, ka nav divas vienādas opcijas. Vai nu, ja ir kaut kā atkārtojas skaņas augstu.